Februāra beigas, Rīgas centrs, Lielais Kristaps un Daugava. Šoziem upe ir aizsalusi kā vēl nekad, un tāpēc Icebox komanda kopā ar draugiem šo upi mēģinās pārveidot tā, lai pēc nedēļas šeit notiktu jau lielais hokeja turnīrs uz Daugavas ledus. Pagaidām gan Daugavas upi klāja milzīga sniega kārta. Kāpsim lejā, paskatīsimies, kā tas viss izskatās no apakšas. Šobrīd gan vēl nekas neliecina, ka jau sestdien, 27. februārī no 10:00 rītā šeit risināsies milzīgs amatieru hokeja turnīrs. Traktors uz Daugavas ledus laukums jau gatavo. Tātad 4 laukumi, komandā 3 spēlētāji, mazie vārti un lielais hokeja turnīrs var sākties. Anketas pieteikumiem meklējiet Icebox LV mājaslapā. Tiekamies 27. februārī uz Daugavas.